Jūs esat nonākuši situācijā, kurā jums piedāvā vadīt projektu, un jūs kaut drusku esat lasījuši par to, kā projekti notiek, jūs noteikti esat pamanījuši, ka ir 3 jēdzieni, par kuriem parasti runā. Ka projektu var sasniegt izmaksās, laikā un kvalitātē. Un tad ir tāda maza piebilde, ka jūs varat izvēlēties 2 no 3, nevis visas 3. Kas nozīmē, ka diezgan garantēti tas projekts ir lemts neveiksmei. Un tad ir jautājums, kāpēc man kā potenciālam projektu vadītājam vispār piekrist vadīt projektu, ja jau viņš ir gala beigās ir nolemts neveiksmei. Un tā atšķirība laikam ir tajā projektu vadītāja prasmē. Un jums ir faktiski, ja šajā brīdī ir 2 ceļi. 1. Jau sāk meklēt attaisnojumus, kāpēc projekts nenotika laikā, kvalitātē un izmaksās. 2. Asināt savas prasmes projektu vadības kursā, projektu vadības pamatu ar master trainingu.